Čau visiem, ar jums ir Rapso, un šodien es sākšu ar Gustavu jaunu rubriku Pilsēta Minecraftā. Tā būs tāda rubrika, kad viens no mums būs mērs pilsētas, un otrs būs tā kā ciemiņš, kurš atnāca pilsētā. Līdzīgi kā mums bija tā filma seriāls, bet mēs laikam vairāk sērijas nefilmēsim, jo ir ļoti grūti viņas filmēt. Tā, un es jums nedaudz izrādīšu šo pilsētu. Šoreiz es būšu mērs, un Gustavs atnāks. Gankungs, ja jūs nezināt, kas ir Gustavs. Un, jā, var parādīt. Šis ir Elytra Towers, un es jums varu parādīt. Rekur, te ir kāpnes, lai viņu uzkāptu. Te jāieskrienās un jālido. Un jāmēģina trāpīt tur. Vienkārši ir grūti šitā lidot. Nedaudz grūti. Ķohaidī, uzkāros. Labi, es parādīšu tā vienkārši. Šādi es ar Elytru esmu profesionālis. Es teicu. Te būs mana māja. Es pats viņu uztaisīju, tad jums izrādīšu visu. Reku. Pilsētas mēra māja. Te ir tādi kociņi, smuki. Te ir televizors. Te ir divans ar galdiņu, rekur televizors. Es spēlēju pašas jaunākās Minecraft Pocket Edition versijas. Tagad ir parādījušās šitādas lielas gleznas. Rekur mans sienas pulkstenis lielais. Tas ir pavards. Tā ir virtuve, tas ir leduskapis. Viņā var kaut ko ielikt. Kur podziņi? Podziņa. Viņā var kaut ko ielikt, un viņš izmetīs. Tūlīt mēs ieliksim dēļus. Vilnu un visu pārējo, kas mums te ir. Rakuņš pa vienam metīs ārā. Bet tagad mēs to visu izņemsim. Jo parasti leduskapī neliek dēļus, bultas, podziņas un dzelzi. Olas liek. Tas ir viesību galds. Man īziņas nāk uz telefonu vienkārši. Es te sēžu, un Gustavs sēdēs te, tā kā es viņu pieņemšu uz šo pilsētu. Te arī ir pulkstenis. Tikai viņi neiet, jo es pašā sākumā gribēju ar komandām ielikt nakti, un tā palika uz visu laiku. Tagad man kaut kur tur lejā ir istaba, kurā var regulēt nakts vai diena ir. Bet es domāju, tikai diena tas ir normāli. Vai arī es atkal kaut ko izdarīšu, un atkal viss būs kā parasti. Te ir vēl maziņš dīvāniņš. Es jums neparādīju.
jumtu. Man vienkārši ir jauns mikrofons un uzrakstiet komentāros, vai viņi labi dzird ar šito mikrofonu vai slikti. Reku ir trepītes uz jumtu. Tas tāds mana mājiņa. Te ir šerifa māja. Es jums tūlīt parādīšu šerifu pašu. Rekur šerifs. Šerif, labdien! Ho. Tas mums tāds. Te ir. Jūs paši sapratāt, kas te ir. Tas ir literatūras. Tā ir datormāja. Te ir kaut klaviatūra, tas ir dators. Tas ir zirgu stālis. Tā ir viesnīca. Labdien, labdien! Ko jūs man tā skatāties un tirināties? Es jums daudz nemaksāju, ja? Labi, tūlīt samaksāšu. Tā, viņš ar papīru tirgojas. Tūlīt mēs sameklēsim. Tiku papīrs. Tagad mēs liekam papīru. Ko laimīgs esi, ko? Papīru dabūjis. Labi. Tā. Te ir tādi numuriņi. Vienkārši. Dabūjām emeraldu. Tagad ejam. Un tā ir vienkārši kaut kāda mājiņa. Es domāju, ka tā būs Gustava pēc tam, kad viņš sāks strādāt. Līdz tam viņš dzīvos šitajā viesnīcā. Un tā ir burvju aka, caur viņu var kaut kur nokļūt. Neticat? Skatieties. Tadā! Piespiežam rokturi. Čests aizbīdās un varam iet nekur, ja nē. Vispār es zinu, ko es te uztaisīšu. Ender portālu. Labi. Kas tur ir? Var pastīties apkārtni caur lodziņu. Labi. Nedaudz nolagoju. Tā, ņemam obsidiānu. Kur viņš mums bija? Šeit, man liekas. Tas tikai man liekas. Tā. Šeit. 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 Un šeit. Jā, un tūlīt mēs viņu aizdedzināsim. Un varam doties uz Enderzemi. Jā,
Šādi viņš teleportē jaunajā versijā. Tā kā uz jaunu worldu. Nu, varbūt ātrāk. O. Tu ko? Mēs esam Ender pasaulē. Gravels? Nezināju, ka te tāds ir. Tūlīt mēs iestādīsim te kociņus visādus. Cerams, ka augs. Koki te aug, to es taču zinu. Un to te. Šido. Nē, tad citi koki te aug. Ko es tā kā kuku? Viņš bez zemē aug. To? Ko? Pareizi, ar šito tak nevarēja tā izdarīt. Labi, te mēs atstāsim. Tūlīt mēs iestādīsim džungļu koku. Tas ir... Opā. Kurš nezināja, ka LD var iestādīt kokus, lieciet laikus. Vispār smuks kociņš izaug. Iestādīsim vēl vienu. Arī smuks. Bērzu, man liekas, nevar iestādīt augstu. Un tagad mēs viņus aizdedzināsim kā ellē. Parasti visu dedzina. Hajā! Ko? Oi! Nu tas ir skats. Nē, nav nekas interesants. Dosimies atpakaļ uz mūsu brīnumu aku. Neteleportē mani atpakaļ. Tas ir mans krēsls. Čīks. Iesakiet komentāros, ko vēl te uzbūvēt. Man vairāk nenāk idejas. Tā. Mēs varam būvēt līdz pat šitajam mērķim. Tagad es pamēģināšu aizlidot atpakaļ uz to Elytra Toweru. Nē, man nesanāks. Sanāks uzsēsties uz viņu. Jup. Lieciet laikus uz šo video, abonējiet manu kanālu, Gankonga kanālu. Un
lieciet arī laikus uz viņa kanālu, bet uz manu, protams, vairāk. Tā. Un iesakiet komentāros, rakstiet komentārus un iesakiet, ko vēl te uzbūvēt. Varbūt dārzus kaut kādus. Es nezinu, rakstiet, karoči. Tā.